Lai nedaudz ietaupītu mūsu laiku, jūsu laiku, tas, kas tika vairāk kārt runāts, īstenībā mēs jau arī iepriekš runājām par citām komandām, atkārtojām to, ko runājām iepriekš citu vietu. Vai nu futbola bumbu sarunās, podkastos, vai nu pa pāris kausiem, vai nu translācija laikā, vēl vis kaut kur. Vairākas tēzes tiek atkārtotas, un par to nav jābrīnās, jo tā ir daļa no sezonas. Mēs runājam par aizdīto sezonu, nevis par to, kas būs un ko mēs izdomājām no galvas. Bet, lai iekonomētu laiku, 2022. gada Valmiera, cik es 10 sezonas esmu atspoguļojis virsnieku, komentējis, veidojis raidījumus, rakstījis un tā tālāk. Nav bijusi šo 10 gadu laikā komanda tik koša, tik spilgta, tik fantastiska no futbola aspekta, tik skatāma kā Valmiera 2022. Tā bija vienas sezonas komanda, ko izveidoja gan paši futbolisti, gan treneru štābs. Kāds nopelns droši vien arī iepriekšējiem treneriem Tamasam Pērtiem. Šī komanda bija. Paldies par to. 36 fantastiskas kārtas, fantastiskas spēles. Bet 2023. gads pavisam cita komanda, daudz citu cilvēku, un tās Valmieras nebija. Vienā vārdā vai divos vārdos, laikam jāsaka smagā piezemēšanās. Varbūt arī mēs, žurnālisti, kaut kur pakļāvāmies Jurģa Kalna optimismam un to, ka tūlīt mēs arī ar jaunajiem produktiem sitīsim visus, un tā pašpārliecinātība, kas izstaro no Jurģa kā no personības, kaut kur mēs neadekvāti pavilkāmies līdzi un uzlikām par augstu latiņu. Tagad, piemēram, kad sezona beigusies, es nevaru sacīt, ka Valmiera pilnībā izgāstu sezonu vai aizvadītu neveiksmīgu sezonu. Varbūt punktu ziņā, sagaidīju pat šajā situācijā kaut kādu lielāku pēctecību. Daudziem jau piemirsies, bet tomēr pussezonu komanda nospēlēja ar Ivanu Želisko sastāvā, ar Alvi Jaunzamu sastāvā. Un tāpat, protams, tur Daniels Balodis un vairāki jauni leģionāri un Toņišovs no pagājušā gada. Es citos kaut kādās intervijās arī Valdim Valteram teicu pārliecinoši, ka viens spēlētājs palika ar to domājot Danielu Balodi, bet, protams, ka arī tās pussezonas būtu jāskaita klāt un Toņišovs kaut kādu lomu spēlēt 22. gadā. Tā kā punktu ziņā noteikti tas fakts, ka mūsu 3. vieta nereizi neizcīnīja vairāk par 2 uzvarām pēc kārtas, varat statistiķi pameklēt, vai tas arī gadījumā nav pirmo reizi vispār virslīgas vēsturē. Es nebrīnītos, ka tas tā ir. Un tādā ziņā punktu masa, bet tā vieta, 4. vieta atvainojas, zaudēja 3. vieta, bet 4. vieta Valmierā, top 4 komanda arī varam pameklēt. Arī tas, manuprāt, varētu nebūt bijis vēsturē. Bet tā tīri vietas ziņā un tas sniegums, tā kvalitāte, tā pavisam vēsu prātu paskatīties un paraudzīties uz to pēc sezonas beigām. Negribas man apspļaudīt komandu un ņemot vērā komandas jaunību, par ko mēs varam pārunāt pēc tam par statistiku. Viss ir diezgan adekvāti. Lai gan sezona sākās, ja mēs izsakojām šai sezonai Jurģa Kalna izteikumos ar daudz pavērsieniem, ar daudz kaut kādiem tādiem, ja ne gluži kalniem, Jurģa Kalna kontekstā pieminot, bet mēs nevarējām saprast, kas te ir par Valmieru. Vai tā ir čempionu komanda vai nav. Es pieļauju, ka viņi paši nevarēja saprast, vai ir čempionu komanda vai nav. Un visu izmainīja un beigās salika pa plauktiņiem, vismaz manā izpratnē, mačs pret Supernovu zaudētais ar 0-1. Pēc tā paskaidrs, laikam tā nav komanda, kas cīnīsies par titulu. Jā, varu to piekrist, ka sezonas pirmās spēles katra ar savu stāstu tik atšķirīgas, ka nevarējām mēs savilkt tos secinājumus un vērtējumu par komandu, jo pirmā spēle, atceramies, es skaitīju pantiņu translācijas laikā, kad daudz sniega uz laukuma un Valmiera pret RFS, pret topošo, kā izrādās, čempionu 0-0. Tad atkal it kā Valmiera dominē, bet zaudēja Liepāja 0-1. Neko sliktu nevaram pateikt. Valmierieši centās vairāk spēlēt ar bumbu un uzbrukt. Tad 4-0 pret Audu. Wow, kas par spēli. Tas bija wow. Nevis kaut kas tur no Rīga vai RFS. Tad 4-3 par Tukumu arī tāda ļoti īpatnēja spēle, kurā daudz gūto vārtu, kurā Valmiera iekrita aizsardzībā, bet te pašā laikā spēja spēli salauzt un uzvarēt. Tur bez Baloža viņa sāka, Balodim bija neliels potītis savainojums. Pietaupīt gribēja, jā. Un pēc tam 1-1 Daugavpilī, kas arī nav nekas tāds, tur arī Riga, turpat arī nospēlēja neizšķirti. Tā kā tās pirmās 5 spēles gan ļoti atšķirīgas, gan arī netik sliktas, ir sevišķi šīs dienas acīm raugoties. Un tad, kā jau Arkādijs precīzi minēja, spēle Salaspilī, zaudējums 0-1. Želisko 80, kurā tur minūtē nerealizēja 11 metru sodastienu, bet pat, ja viņš to būtu izdarījis, tā spēle kopumā parādīja, ka Valmiera diezin vai ir gatava sargāt titulu.
Jā, ja būtu jāveido seriāls Drive to Survive, būtu jāatgriežas pagātnē, zinot, kā viss notika, bet vienkārši gribētos piefilmēt visu no iekšienes, tad noteikti atsevišķa sērija bez mazliet tiktu veidota par un ap to spēli Salaspilī, kā Valmiera nonāca līdz tai spēlē, kas tur notika, kas notika pēc spēles. Lai gan pēc tās spēles divas ļoti sarežģītas, bet tomēr uzvaras Valmiera izcīnīja par Metu un Jelgavu. Un, bija turnīra tablā netālu no vadošajām komandām, no Riga, no RFS, un bija spēle pret Riga izbraukumā Mežaparkā, kur Valmiera dabūja 0-3. Par tām divām uzvarām, ko tu pieminēji, Meta Jelgava, manuprāt, arī mēs žurnālisti sacījām tā pastarpināti Jurģim, ka varbūt Valmierai nevajag spēlēt kā čempionam, ka jādominē, jāspēlē tur atraktīvs futbols, jāspēlē pragmatiski. Pret Metu ļoti pragmatiska uzvara, ļoti sarežģīta uzvara, kuru vārtus guva Daniels Balodis. Rihards ilgi pēc tam atcerējās to neveiksmi par to, ka Valmierai tik ja ne gluži nepelnīja, tad ar mazu momentiem tāda uzvara. Bet šita, ka tas ir tas ceļš, kas Valmierai jāiet spēlēm uz punktiem, spēlēm no aizsardzības. Galu galā tur Balodis vai Veips vai Sliede vai Malēja aizsargi Jaunzems var noturēt aizsardzību. Bet tevis pieminētais mačs Mežaparka Sporta Village 0-3, 30. aprīlis. Kaut kur līdzīgi kā Liepāja, kad Riga gāja pāri kā viesulis, un Riga uzreiz parādīja, ka ne Valmiera, ne Liepāja nav gatavas šim līmenim, šiem 1. un 2. vietai. 0-3, tur Janks ārdījās, Regža no vārtu priekšas bakstīja iekšā. Un valmierieši arī nespēja ne bumbu savākt, nekādu pretspēli parādīt. Tā bija ļoti smaga spēle. Un tāds smags trieciens, pēc tam uzreiz RFS. Vēlreiz zaudējums 1-2. Un pamazām iezīmējās, laikam, pavasara beigu daļā, ka Valmiera cīnīsies par 3. vietu. Bet vēl pirms tam Valmiera bija zaudējis spēlētājs, un tas arī atslēgas punkts, ko vairāk kārt minēja Jurģis Kalns arī sezonas gaitā. Ja būtu viņi, ja būtu Džibrils Gejs, ja būtu Renārs Varslavāns, arī Porsāns Klimentē, kuru mēs pat īsti nenovērtējām, kāds viņš ir un ko viņš var iedot komandai. Kā būtu, ja būtu šie spēlētāji, tomēr arī daļa no čempionu sastāva. Džibrils Gejs diezgan būtisks spēlētājs tieši 2022. gada sezonā, arī divcīņās gaisā. Gaļas pietrūka kaut kur Valmierai brīžiem atsevišķās spēlēs. Šķita, ka bez šiem spēlētājiem tur tiešām trūkst, un mēs tur pa brīdim piedāvājām Jurģim Kalnam vai Gatim Kalniņam pieteikt sevi sastāvam, jo uzbrucējs pietrūka komandai un pietrūka, es pat teikšu, līdz sezonas beigām, jo stabils uzbrucējs, varbūt ar Leo Gaušu parādījās, bet arī Gaušu nebija tik stabils un bija spēles, kur viņi ļoti ātri mainīja. Bet stabils uzbrucējs Valmierā tā arī neuzradās, un tas gadu pēc tam, kad bombardēja Raimons Krolis. Un Kamilo Mena noteikti, un visi pārējie. 2. septembris Valmiera uzvar RFS ar 1-0, un vārtus gūst Ruans Ribeiro. Tā bija spēle, kurā Ruans septembrim sākoties apsteidza Džibrilu Geju un viņa 4 gūtos vārtus sezonas startā. Tas parāda, kādas problēmas valmieriešiem bija ar uzbrucēju atrašanu. Pat starp mazajām komandām jau runājām, Osuagvu, Jelgavai guva vārtus, Supernovai Miņins, pat neobligāti uzbrucējs, bet pusargs. Sasita Lērumu, Lizunovs, Daugavpilī vai Mukvelle. Tā kā atradās arī citi spēlētāji mazajās komandās, un valmierieši pēc Geja savainojuma meklēja. Varbūt Gaušu personā, kā jau tu minēji, kaut kur atrada, bet ne līdz galam. Tā bija tā tiešām būtiska problēma, un paskatoties par tos pozitīvos mačus, uzvaras pret Metu 1-0 vai maijā pret Daugavpili 1-0, pret Tukumu 0-0, šie mazie rezultāti, šī vārtu negūšana, tā bija patiešām tāda būtiska lieta, un mocījās valmierieši. Bet jā, tas ir tas gadījums, kad komanda spēlē ar maziem rezultātiem 1-0, 1-1, 0-0, bet tās spēles ir momentiem bagātas. Tās spēles ir, ja ne gluži patīkami, tad interesanti skatīties. Tur vienmēr kaut kas var notikt, kaut kāds moments, kaut kāds pavērsiens, nerealizēts moments. Un Valmieras spēles bija rekomendējamas skatīties katrā spēļu dienā, jo nekad nevarēja zināt, ko var sagaidīt. Varēja sagaidīt 0-2 zaudējumu pret Jelgavu, bet nākamajā kārtā Valmiera pieveica Riga FC ar 1-0. Turklāt taktiski ļoti pārliecinoši, ļoti labi apspēlēja mačā, kur bija neviennozīmīgas epizodes saistībā ar tiesāšanu, bet par spīti tam Valmiera pieveica
tā brīža virslīgas līderus. Nu, ja tu runā par šiem kontrastiem, tad vietā atgādināt faktu, ka Valmiera sasniedz unikālu rādītāju šajā sezonā. Bija komanda, kas ar jebkuru no pretiniekiem, sākot ar Riga un RFS un pabeidzot ar pēdējo vietu Supernova, vismaz vienu reizi uzvarēja, vismaz vienu reizi nospēlēja neizšķirt un vismaz vienu reizi zaudēja. Kaut kas tāds arī visticamāk virslīgas vēsturē nekad nav bijis. Pasaules futbola vēsturē, kā es saku, jo ne visos čempionātos jau ir 4 apļi, tāpēc ne visos čempionātos ir iespēja šādu sasniegumu dabūt. Bet ar visiem 4 apļiem arī tajā situācijā tas ir gluži vai neticami. 2 lielas uzvaras Valmierā pār Riga un RFS, bet te pašā laikā daudz klupienu. Starp citu, arī es nesen klausījos sezonas sākuma preses konferences, un kad vēl Jurģis sapņoja par augstākiem mērķiem, viņš sacīja tādus vārdus. Galvenais nezaudēt punktus īpaši pret apakšgalu. Un tieši tas arī notika, jo Valmiera tik daudz reizes neuzvarēja šo apakšgalu, ka tur varētu sarēķināt. Un Liepāja, piemēram, efektīvāk spēlēja pret apakšgalu, biežāk uzvarēja. Un Valmierieši kaut kur pielasīja tos punktus pret top komandām. 8 punkti pret Riga un RFS. Mājās Valmiera nezaudēja nereizi pret Riga un RFS. Uzvara un neizšķirts un uzvara. Ja runājam par līderu vienībām, čempioni un vicečempioni, pret Liepāju arī Valmiera izcīnīja 2 uzvaras izbraukumā, pret Audu arī 4-0, kā jau minējām, sasita izbraukumā. Proti pret top komandām Valmiera spēlēja top. Bet, jā, Valmierai 8 punkti par top 2 komandām, Liepāja 1 punkts, un te ir meklējamas atšķirības, kāpēc valmierieši iekļuva Eirokausos un liepājnieki ne. Bet es vienu lietu tomēr vēl tevi kā drusku nokalibrēšu, pielabošu, spēlēs pret Liepāju. Jā, 2 uzvaras neizšķirt zaudējumus, bet faktiski, ja tā paskatās atkal uz sauso statistiku, Valmierai visdrīzāk vajadzēja uzvarēt visas 4 spēles. Jau tevis pieminētā, kad runājām par Liepāju spēli 1-1, kad valmierieši nerealizēja 11 metru soda sitienu un nedabūja vēl vienu pendeli, kur Kamilo Mena krita soda laukumā. Tāpat arī tā sezonas pirmā spēle Liepājai, un Valmierai tā bija otrā spēle, pēc kuras Jurģis runāja par Liepājas vājumu. Arī tur valmierieši tuvāk uzvarēja, bet zaudēja ar 0-1 pēc Olsasa kļūdas. Olsas un Vārtsargu līnija. Tā bija problemātiska. Olsas visticamāk vājākais no top 5 komandu vārtsargiem. Liepāja plaši izmantoja 3 vārtsargu rotāciju, un es atļaušos teikt, ka jebkurš no tiem 3, manuprāt, bija labāks nekā venecuēlietis. Klavs Lauva, numur 2, debitēja Valmieras sastāvā šajā gadā virslīgā ar zaudējumu pret Supernova Salaspilī 0-1. Tā viņš ienāca. Un pēc tam otrā spēle Klavam Lauvam Jelgavā 0-2. Tā kā vārtsargu patiešām valmierieši neatrada, īpaši arī nemeklēja, paļaujoties uz to, kas ir. Jā, jo Lauva jau bija iepriekš, 2022. gadā viņam varoņu darbs, varoņu cienīgs mačs pret Rīgā, kausa astotdaļu finālā, kur izvilka pendeli un noturēja savu komandu sausā. Visu maču valmieriešiem spēlējot mazākumā, bet 2023. gadā Lauvam bija kļūdas, kas saistīts ar to, ka vārtsargam ir tikai 19 gadi. Bija arī mačs pret Jelgavu, jā, tur arī ne tas labākais sniegums viņam. Vēl dažas kļūdiņas, lai gan Lauva bija vārtos mačos, abos mačos, kur Valmiera savā laukumā pieveica top 2 komandas Riga un RFS. Tā kā tāda kontrastu sezona vārtsargam, lai gan viņam tikai 10 spēles ir salasījušās Olsas atsevišķos mačos. Bet svarīgākais, ka pirmajā un pēdējā kārtā prata vilkt kaut ko nereālu un prata glābt savu komandu. Jo gan pirmajā kārtā pret RFS, gan pēdējā kārtā pret Riga Olsas bija patiešām labs. Ja viņš būtu tāds arī visu pārējo laiku, tad Valmiera arī kādus punktus dabūtu klāt. Es pat par Olsas labāko maču nosauktu, ko mēs ar tevi kopā nostrādājām, komentējot Jelgavā pirmspēdējā kārtā, kad varbūt tur arī pendeli izvelk Olsas. Tas vien ir zelta vērts, bet kad viņš aizvedīja tiešām ļoti stabilu sniegumu. Un vairāk kārt jelgavnieki sita vārtu mērķi, un Olsas katru reizi ne tikai neielaida vārtus, bet piefiksēja bumbu, pārliecinoši savāca to un neļāva šaubīties par to, ka viņš varētu kļūdīties. Bet vārtsargs ir tā pozīcija, kur ir jāspēlē stabili visu gadu, nevis atsevišķos mačos, un tas pietrūka. Ja tālāk ejam pie vidējās līnijas, ne, bet pie aizsardzības centra. Aizsardzības centra pārbuve sezonas laikā Sliede izkonkurēja Veipu. Nevaru sacīt, ka Veips kaut kā pavisam kristu ārā, bet ar Niku Sliedi ieguva papildus centimetrus Valmiera augumā pie standarta situācijām. Un Sliedam, es teikšu, ka Sliedam individuāli ļoti veiksmīgs labs gads, jo kļuva viņš par starta 11. futbolistu. Pirms sezonas ar viņu garāka saruna man, un viņš tā ļoti piesardzīgi runāja par savām perspektīvām uzreiz nostabilizēties starta 11. Bet sākot ar sezonas vidusdaļu, viņš ieņēma
centra aizsarga vietu starta 11. un šo vietu arī neizleida vairs no savām rokām un kājām. Tā kā aizsardzības centrs, Balodis, slieda diezgan stabils, spēcīgs un ar patīkami ar 19 gadus vecu puiku starta 11. Aizsardzības flangi gan ir garlaicīgāki, un neko jaunu mēs šeit neieraudzījām. Mēs ieraudzījām tikai birku abās malās spēlējot piespiedu kārtā, bet tā izpildītāji te paši. Toņševs arī varēja spēlēt kā malais aizsargs, tīpaši pēc Alja Jaunzema aiziešanas un pārcelšanās uz Poliju, bet jaunu izpildītāju šajās pozīcijās mēs neieraudzījām valmieriešu rindās, tāpēc neko daudz bilst nospēlēja savā līmenī. Es teikšu, Fals, viņam bija jākļūst par vienu no komandas līderiem. Šķiet, ka arī pie kapteiņa apseja atsevišķos brīžos viņš bija ticis komandai, jo bija bezmaz vai pieredzējušākais vīrs laukumā. Centra pussargi nebija tādas arī lielas zvaigznes. Ivans Želisko līdz aizbraukšanai uz Poliju skaidrs, ka viens no līderiem, un tur viņa vieta netika apšaubīta sastāvā, un ar Želisko sastāvā tas balanss Valmierai bija, bet pārējās lietās dažādos veidos mēģināja Kalns. Arī Toņševu lika šai pozīcijā, kur viņš acīm redzami nespēlēja pārāk labi. Tas pats Jaunzems mēģināja, Silva, Čūdars, un lielu daļu sezonas nospēlēja Kermanī, kā jau minēju, kaut kur līdzīgi kā Kucija. Tehnisks, tādas, man patīk šis jaunais teiciens, ļodzīgas potītes, tāds drusku interesantām kustībām, foršām kustībām, bet tomēr neatstāja iespēju kā liela figūra, kā liels tāds komandas balsts, vairāk tāds viens no spēlētājiem garajā komandas mehānismā. Sezonas sākumā šķita, ka Kermanī ir Jokotas vietā, bet maz sakritība, kas notika tāds, lai mēs teiktu, ka tiešām ir jaunais Jokota parādījies Valmieras komandas sastāvā. Un uzbrukums, kas lika lauzīt galvu gan treneru štābam, gan mums, ko darīt, kam jādodas. Vienu brīdi bija neviens, pēc tam sezonas beigās bija pat pārprodukcija, kad Dojs, Džibrils Gejs un Gaušu bija pieejami. Un Ingars Pūlis vēl bija, protams, kurš varēja ienākt uz maiņu un arī palīdzēt komandai. Te jau bija pārprodukcija, bet no šīs pārprodukcijas parādījās jauna dīvaina tendence vēl sezonas gaitā, ka uzbrucējiem mēdz dabūt sarkanās kartītes uz līdzenas vietas un izslēgt sevi no apretes uz 2-3 spēlēm. Alins un Dojs 3 sarkanās kartītes, toties viņš guva vārtus, kas galu galā salauza Riga cerības uz titulu pēdējā kārtā. Un Dojs arī redzams spēlētājs. Neminējām vēl kādu futbolistu, par kuru atsevišķi stāsts. Meisa Diops, senegālietis, 6. spēles laiks komandā, 2100 minūtes. Malējs uzbrucējs. Varam skatīties internetā, rakstīts, ka pusargs, bet visbiežāk viņš spēlēja par malējo uzbrucēju, nevieni gūtie vārti. Man būs jāpaskatās, jāuztaisa tops no futbolistiem ar lielāko spēles laiku bez gūtiem vārtiem. Noteikti, ka kaut kādus centra aizsargus mēs atradīsim, bet starp pussargiem un uzbrucējiem viņš varētu būt unikums. Vēl balsta pussargus arī jāatskaita, droši vien kāds atradīsies. Diops nevieni gūtie vārti. Vārti viņam Čempionu līgā pret Ljubljanas Olimpiju, vienīgie vārti sezonā oficiālajā spēlē. Un tādai mazliet nelielai atkāpēji es iesāku ļoti pozitīvi stāstīt par Valmieru, jo nevarējām neko gaidīt vairāk, bet tā pārmetums mans globāli klubam, nevis Jurģim Kalnam, bet klubam un kluba vadībai, ka tomēr tā iespēja iet pa čempionu zaru manā skatījumā tika izpurgāta un netika izmantota, un kaut kādu lielāku balansu un spēcīgākus aizvietotājus vai vismaz drusku pieturēt vairāk no tā zelta sastāva, lai šogad aizcīnītos līdz kādam grupu turnīram vai vismaz tiktu galā ar albāņu čempioniem, kuri man personīgi nešķita pārāk spēcīga komanda. Tad par to sirds sāpa, par šo neizmantoto iespēju. Bet pārējā ziņā virslīgā 4. vieta, uzbrukuma problēmas ar visu to, ka uzbrukums viss nomainījās. Tīri normāls sniegums un rezultāts. Jā, Eiropas stāsts, kurā gadījumā būs jāpieskarās, jo tas paņēma 6 nedēļas no valmieriešu dzīves. Un diezgan būtiskas 6 nedēļas, kas ir iedeva emocijas čempionāta beigām. Varbūt kādam tās emocijas izsūc ārā, jo neizdevās piepildīt iecerēto. Latvijas klubu, droši vien, ka ne tikai Latvijas klubu, bet vienkārši, ja mēs atskatāmies tam, ko mēs ļoti labi zinām, tomēr Latvijas klubu stratēģija Eirokasos ir turēt plus mīnus vienu to pašu sastāvu. Ja nav traumu, ja nav diskvalifikācija, tad paliekam pie tā paša, kamēr valmierieši jau Eirokaus laikā sāk iekļaut jaunus spēlētājus. Kapičs piebrauca un uzreiz debitēja valmieriešu rindās Čempionu līgas debijas mačā pašam klubam pret Olimpiju.
Un vēl tur aizgāja prom Jaunzemes, aizgāja prom vēl Ivans Želisko, kurš spēlēja mačos pret Olimpiju, pēc tam jau pievienojās Polijas klubam. Tur tā rotācija un spēlētāju sastāvu pārmaiņas bija krietni jūtamākas nekā gandrīz visām komandām, visos Eirokausu gados, tām pašām, jebkurām Latvijas virslīgas komandām, neparasta Eirokausu sezona. Un, jā, ar mīnusa zīmi Valmiera joprojām ar Eirokausiem nedraudzējas, joprojām nav sanācis kaut ko vēsturisku sasniegt šajā stāstā. Tikai izdevās pieveikt San Marino klubu. Nu, labi, San Marino klubs, amatieru klubs. Supernova, viņus arī uzveiktu. Arkādī fakts priekš tevis, tātad es nosaukšu futbolistus, kuri nospēlēja ilgāk nekā Diopis un neguva vārtus. Tas ir centra aizsargs no Tukuma Mikuļskis. Tie ir 2 centra aizsargi. Man bija iespējas, man liekas, pēc standartiem viņam. Iespējams, jā. Lai sezonas sākumā, bezmazai pirmajā spēlē, Mikuļskis varēja gūt vārtus. Tālāk 2 arī centra aizsargi no Daugavpils, Zūra un Aizups. Arī daudz spēlēja, neguva nevienus vārtus. Tālāk. Tas īstenībā rādītais, ka Daugavpilī standarti slikti strādāja. Jā, piekrīt. Nu, tur arī ir daudz mazo pussargu, līdz ar ko atliek nosakt šos 2 torņus un viss ir lieta darīta. Kaut gan arī Lizunovs ar galvu labi spēlē. Labi, tātad šie 3 centra aizsargi nosaukti. Tālāk beidzot citas pozīcijas spēlētājs, malējs aizsargs, cilvēks, kurš nekad savā karjerā nav nopelnījis nevienu zeltaino kartīti. Tas ir Oļģerts Raščevskis, malējs aizsargs, arī viņam nevienu gūto vārtu, nevienas zeltainās kartītes. Un vēl ir tikai viens tāds futbolists, centra aizsargs balsts, Andris Deklaus no Jelgavas, arī viņam 0 vārtu. Un tas arī viss. Tie ir, cik es nosaucu 5 šķiet uzvārdus. Visi centra aizsargi, viens malējs aizsargs no Supernova. Diopis spēlēja daudz. Un nav daudz virslīgā futbolistu, kuri virs 2000 minūšu un nebūtu pamanījušies vismaz vienu reizi izcelties. Tā kā fenomenāls stāsts, ņemot vērā, ka Diopis ir uzbrucējs. Andris Rihards labi raksturoja visu laiku dod iespējas, gan jau kaut kad izšaus. Bet ne 2023. gadā. Lai gan Diopam, jā, rezultīvas piespēles ir, arī kaut pendli viņš nopelnīja, vai tik ne mačā pret Liepāju, ko pēc tam partneris neiesita. 0+5 Diopam. Jā. Nav slikti, varbūt. Bet gūtie vārti, Diopa gūtie vārti, rubrika virslīgas mēmes, ko Valmiera saražoja, proti stāsti gan par vemšanu no Jurģa Kalna pēcspēles preses konferencē, bet arī par to, ka nodrošinās čempionu titulu, kas tika pateikts pēc mača jau pret BFC Daugavpils, gan par tik vāju Liepāju, arī folklorā aizgāja. Nu, tagad arī Meisa Diops pēc pēdējā kārtā vēl bija cerības, varbūt gūs vārtus tomēr, kā Roberts Uldričs izdarīja iepriekšējā Kamburs sezonā. Nē, neguva. Bet pēdējā kārtā Jurģis Kalns papildināja folkloru un aprunājās ar Robertu Saviļnieku pa telefonu tiešajā. Robčik, sveiciens, Roberts Saviļnieks, zvan noteikti priecīgs. Gribu pateikt paldies. Jā, noteikti. Robčik, pēc tam mēs tev atzinīšu. Varēju uzreiz atbildēt. Davai, pakatoči. Robi? Viņš ne. Robi, tu esi preses konferences vidū, tā kā saki, ko tu gribi teikt. Tu dzirdi mani? Tu esi preses konferences vidū. Nu, davai, Jurģi! Jā. Jurģi, milzīgs jums paldies! Nav par ko. Es nevaru vārdos aprakstīt, kas man tagad ir jāsaka. Es vienkārši nevaru pateikt. Jā. Visas komandas vārdā, milzīgs jums paldies! Es nezinu, ko jums vēl pateikt. Davai, svīni vēlāk sazinamies, ja? Jā. Davai, čau. Valmiera, ja Diops gūs vārtus, tad es arī zvanīs cilvēki. Stāstīs, ka Diops ir gūs vārtus. Gan jau, ka viņš paliek. Ne jau viņš dosies prom. Labi, labākie futbolisti. Ejam pie šīs sadaļas. Un šeit nav tā, ka pilnīgi bez ierunām pirmā vieta, bet nav arī tā, ka supersīva cīņa. Tāds zināms pārsvars Danielam Balodim. Balodis pārspēja Alvi Jaunzemu par 9 punktiem. Un šeit varam arī paspekulēt, ja Alvis nedotos uz Poliju, paliktu komforta zonā virslīgā un Valmieras sastāvā. Tad ļoti iespējams Jaunzems tomēr Balodi ne tikai izaicinātu, bet arī šajā aptaujā apsteigtu. No savas puses es izteikšu izbrīnu mūsu ekspertu virzienā par to, ka gaušu 3. vietā, jo, izšķirošā brīdī Hetriks Liepāja vārti, bet rezultatīva piespēle pēdējā kārtā pret Riga. Bet spēlētājs, kurš kopumā nospēlēja, tūlīt pateikšu, dažas spēles visas sezonas gaitā, pārējot sezonas vidū pie Valmieras, pamatsastāvā viņam 8 spēles. Tiesa gan jāatzīst 7 gūtie vārti, arī nākot uz maiņu. Šo to sasitam, bet mūsu aptaujā visu cieņu jādod respekts arī ekspertiem. Viņi nolēma, tātad 3. vieta Gaušu, 4. vieta Želisko, tālāk jau mazāk punkti pārējiem.
Ja ir insēts, ka Balods arī komandas balsojumā, komandas pasākumā tika nosaukts un kronēts kā labākais spēlētājs. Varbūt pat nav insēts, un sociālajos tīklos arī bijis, jo Almēra tik aktīvi tur rosās, ka ne visu var apgūt un paskatīties, novērtēt. Bet jā, Balods labākais Valmieras spēlētājs arī kluba spēlētāji, laikam, treneru vērtējumā. Bet kopumā mēs esam diezgan maz laika veltījuši Valmierai. Izrunājām to sezonas sākumu, kaut kur arī vidu problēmas, varbūt vēl atsevišķas spēles pašās beigās varam izcelt. Skaidrs, ka tās uzvaras pār Riga un RFS savā laukumā tās bija ļoti vērtīgas. 4-1 izbraukuma uzvara pār Liepāju. Tā tāda akslēgas uzvara 17. septembris pēc izlašu pārtraukuma. Gaušu pirmā spēle pamatsastāvā, hat-triks un rezultatīva piespēle un nerealizēts 11 metru soda sitiens. Tā bija laikam tāda liela spēle Valmierai un arī trieciens pa Liepājas izredzēm. Jā, tur varēja būt arī krietni vairāk. Tur Liepāja bija tiešām, es jautāju pēc spēles, vai bija vājāk par to Liepāju, kas bija otrajā kārtā. Pašu pirmajā spēlē Valmierai tā bija otrā spēle. Vēl atmiņā paliekoši mači Valmierai. Valmiera izstājās kausā, ceturtdaļfinālā zaudējot Tukumam. Izgāšanās droši vien, kausa turnīrā. Zaudējot mājās par Tukumu. Nu, un tu pagaidi par kuru spēli? Par kausa spēli, par Tukumu. Jo bija arī virslīgā zaudējis par Tukumu. Un tas nogrieznis patiesībā sakot, par ko mēs nerunājām, iedzina arī tādu stūrī valmieriešus, jo pēc izlašu pārtraukuma 4-1 Liepājā. Tajā brīdī, manuprāt, arī es Patreonā diezgan pārliecinoši uzrakstīju, ka Liepāja Eirokosi noteikti būs. Komandas spēle ir sakārtota. Man šķiet, ka varbūt pat par 3. vietu es biju ierakstījis. Jo pirms izlašu pārtraukuma valmierieši pieveica RFS. Pēc izlašu pārtraukuma valmierieši sagrāva Liepāju 4-1, un kā tu pēc tādām 2 spēlēm secināsi kaut ko citu. Un tad Valmiera kļuva šajā gadā par pirmo komandu, kas ir zaudējusi no top 5 komandām Audai. Auda 2 gadus ar šo labu sastāvu, ar leģionāriem nekādi nespēja nevienu top 5 komandu uzvarēt. Valmierieši Daliņa stadionā 24. septembrī zaudēja ar rezultātu 1-2, un tad sākās baigā krīze. Pārceltā spēle pret Supernova neizšķirts. Zaudējums Tukumā, kad šķita, ka jau ar kausa zaudējumu pietiks. Nē, vēl arī virslīgā 2-3 pēdējās minūtēs ielaisti vārti. Un vēl neizšķirts ar Daugavpili 0-0. Un tajā brīdī jau Liepājas pozīcijas apdraudēja arī Liepāja. Un pēc zaudējuma Hanzas vidusskolas laukumā 1-4 Valmieras situācija kļuva pavisam slikta. Jā, jo tur Valmierai bija jācer uz to, ka Liepāja zaudēs punktus. Arī jācer uz to, ka pašiem izdosies pieveikt Rīga pēdējā kārtā, kas beigās izrādījās nebija nepieciešams. Visu RFS līdzjūtēju priekam pietika arī ar neizšķirtu pret Rīga FC. Jā, sezonas beigas bija piedzīvojumiem bagāts. Valmierai, ja runājam par vietu turnīru tabulā, par to, kas notiek, kāda ir sacensība ar Audu, ar Liepāju un tā tālāk. Ja vēl gribas pakavēties, atsevišķa nominācija mans fantasy MVP, Gustavo Silva, spēlētājs, kuram es noticēju uzreiz. Es kaut kā viņu ļoti ātri ieliku savā fantasy komandā. Viņš neguva punktus, neguva vārdus, bet es viņu kaut kā turēju. Un sezonas beigās viņš man atnesa PlayStation 5. Paldies viņam par to, Gustavo Silva. Man arī Silva no pirmā brīža iepatikās, un vēlreiz atgriežamies pie rubrikas nesaprotu trenera lēmumus. Ilgi nevarēju saprast, kāpēc Valmierai, kurai spēle neiet, kāpēc Silva tik bieži nāk no soliņa vai nenāk vispār. Un tiešām tas viņa spēles laiks, manuprāt, bija pārāk zems šogad, atbilstoši tam, ko viņš rādīja laukumā. Vēl pēdējais fakts, ko varam pateikt par Valmieru. Visvairāk sarkano kartīšu sezonā. Arī šajā konkurencē, gluži tāpat kā par Eirokosu ceļozīmi, Valmiera konkurēja ar Liepāju. 2 nervozākās komandas, kuras droši vien ekspektēja kaut ko vairāk nekā sasniedza. Un beigās, ja man fails nemelo, tad Valmiera savāca 9 sarkanās un Liepāja savāca 8 sarkanās vai 8-7 par vienu vairāk valmieriešiem. Tāda sarkana sezona, protams, par Aliju un Doja hat-triku sarkanajās kartītēs jau minējām. 3 reizes viņš saņēma taisnās sarkanās. Vēl var pateikt, ka ar dažiem leģionāriem valmieriešiem nesakmējās, netrāpīja. Adels Ganēms, man liekas, brīžiem mēs vispār nesapratām, kāpēc viņam joprojām uzticās. Daļai varēja saprast ar to, ka trauma ir daudz un ka Želisko nav. Želisko vispār vēl bija Eiropas čempionātā U21 un aizcīnījās līdz pusfinālam. Tur ar Ukrainas izlasi es pārbaudīju, ka viņš bija pirmais virslīgas spēlētājs aktuālais, kurš no virslīgas tieši aizbraucis uz Eiropas U21 čempionāta fināla turnīru.
Lūk, šāds arī vēsturisks ieraksts. Vēl bija kolumbietis Peņa Losa. Viņš spēlēja tik maz, ka kolēģis Emīls Uzrīnskis viņu sauc par Peņa Solu. Un tagad es vēl skatos, mans guilty pleasure, skatos Football Manager streamus, ko viens latvietis RFS līdzjūtais taisa, bet viņš spēlē tagad ar Valmieru, un viņš arī Peņa Losu sauc par Peņa Solu. Tik ļoti maz šis kolumbietis ar sevi parādījis, ka nevar pat izrunāt pareizi viņa uzvārdu. Un, ja par manu guilty pleasure, tad trešā vieta tik ļoti nebija pelnīta nevienam, ka es drusku par tām sarkanajām kartītēm noprecizējot. Valmiera cīnījās ar Audu, 9 sarkanās Valmierai, 8 Audei, bet Liepāja arī ar 6 sarkanajām trešajā vietā. Tā kā šīs 3 komandas, kas nervozēja un nespēja pierādīt tās trešās komandas statusu, sapelnīja visvairāk noraidījumu sezonā, un pārējās komandas palika iepakaļus arī šajā rādītājā.